Šis ir pieci. Pirmdien, kā jau ierasts, ir viesis. Kā jau pirms tam stāstīja Jānis Krīvens. Aleks Dinamo, labvakar, Jānis. Čau, Magnus. Čau visiem. Prieks būt šeit. Klau, uzreiz vienojamies, es tev nosaucu par Jānu vai par Aleksu, neapvainojies. Jā, visu skolu esmu pieredzis, man ir kaut kāds 100 dažādi niknējumi. Nopietni? Nu, varbūt 100 nav pārspīlē, bet 10 vismaz. Man cilvēki sauc visur citādāk. Par šito mēs vēl parunāsim vēlāk. Šis ir kaut jauns materiāls. Ļoti labi. Paldies. Tā vajadzētu biežāk cilvēkiem darīt. Hei, uzreiz tev vēlos prasīt, vai dosies uz lielāko festivālu Latvijā? Tu domā... Uz Salacgrīvu, uz pozitīvus? Uz Salacgrīvus pozitīvus nē, diemžēl nedošos. Man ir jādara citas lietas. Bet es novēlu visiem baigi suprīgās brīvdienas pozitīvusā un izbaudīt labāko, ko tas spēj piedāvāt. Ja tu dotos, kuru grupas uzstāšanos tu gribētu redzēt visvairāk? Droši vien Roberta Planta un tālāk aizies Kašuks un Niklaus. Un tie ir Crazy Jack. Lūdzu aiziet, novērtējiet, tas brīnišķīgi. Kašuks man šeit dabas skatuvē uzstāsies. Niklaus arī dzen. Jā. Nu, lūk, to visu var atrast. Un vēl noteikti aiziet uz Komediju Latviju. Es dzirdējis, esmu baigās baumas, par kurām šeit es noteikti nedrīkst runāt. Par rostošanu un ko tik tur vēl ne. Bet lai tas paliek noslēpumā, lai tas paliek festivālam, izbaudīsim visu kopā, ja mums sanāks to izdarīt. Ej, bet Jāni, klausies! Ne tāpatās tu esi atnācis pie mums tā aprunāties. Mēs ļoti vēlamies noskaidrot visi, gan es, gan 5LV klausītāji, ar ko nodarbojas šitajā te brīdī. Ir noslēdzies viens etaps, un tagad ir sācies visticamāk cits etaps, un noteikti tava dzīve nestāv uz vietas, un tev kaut kas plānojas. Jā, ja mēs runājam par muzikālo pusi, šobrīd gatavoju EP. Uz aptuveni 5 dziesmām, ja viss noritēs kā plānots. Tas sauksies Sintētiski sapņi. Un es domāju, tas būs materiāls, kuru var identificēties liela daļa mūsdienu jaunatnes. Kādā ziņā? Nu, tādā, kad es esmu šķiet vienreiz Twitterī rakstījis tādu terminu kā piekdienu paudze, ka principā mēs paliekam vienkārši lielāki, ne īsti vecāki vai nobriedušāki, un tā ir ļoti liela problēma. Vai arī nav problēmas, nezinu, kā tas var izvēlēties, bet nu... Katram kā gribās, vai ne? Jā, precīzi. Klausies, ideoloģija un viss pārējais tavā mūzikā, no kurienes tu to smēlēsi, kāpēc tu runā par tādām lietām savā hip-hopā un tā tālāk un tā joprojām? Vai tev ir kāds... Tieši šī visticamākais pieredze, ko esmu piedzīvojis, teiksim, pēdējā pusgada laikā, redzējis, varbūt izjūtas nedaudz. Un tad, jā, es varbūt vēlētos to visu ielikt tā kā skaņdarbos. Jānis Krīvens ir Aleks Dinamo. Mums zināms, kā cilvēks uz skatuves, bet šokar, Jāni, vairāk par to, kas tu esi, nevis uz skatuves, bet tad, kad tu ej pirkt pienu, vai tad, kad tu ej uz pastu, vai tad, kad tu ej uz valsts ieņēmumu dienestu garā rindā pastāvēt un padomāt par to, vai visi nodokļi ir samaksāti un tā tālāk. Bet mūzika tavā dzīvē ir ļoti tuvu. Ļoti tuvu, neizēja bez austiņām no mājas. Daudziem varbūt tu neesi zināms pārāk, bet aizvien vairāk cilvēku par tevi uzzina. Kā tev šķiet, kur bija pēdējā vieta, kur bija pēdējā reize, kur par tevi varēja uzzināt kaut ko? Par mani varēja uzzināt šajās brīvdienās notikušajā Playground festivālā, kur mēs ar kolēģi Lesfat spēlējām setu 2 stundu garumā. Man bija aptuveni pusstundu garš sets ar 7 dziesmām, un pēc tam Les pārņēma principā vadību 1,5 stundu spēlējot karstāko no elektronikas. Kāda ir sajūta, ka tev ir rokās mikrofons un tu vari iekustināt to pūli un likt viņam darīt dulles lietas gan uz vienu, gan uz otru pusi? Sajūtas diezgan labas. Ir ļoti patīkami, ka cilvēki novērtē to, ko dara, un viņi pavalkās līdzi, jo tā, mēs pirms mēs kāpām uz skatuves, pēc tā kādā kondīcijā bija tie cilvēki, bija 2 varianti. Vai nu visi izbisīsies un aizies projām, vai arī visi tiešām pavilksies vēl vairāk. Nu, lūk, notika otrais, visi tiešām pavilkās, visi stresīja līdzi un bija ļoti patīkami. Vai to var norakstīt arī uz laikapstākļiem? Kā tev šķiet? Vai laikapstākļi spēja ietekmēt koncertu norises festivālus? Laikapstākļi pilnīgi noteikti var ietekmēt, jo bija diezgan pavēsts, bija liels vējš, ik pa laiciņiem nolīja, bet principā tas kupols DJ skatu, viņi bija vairāk vai mazāk pilna, un jā, tas īpaši neiespaidoja neko, jo tas jau bija 11. vakarā. Nē, atvainojos, tas bija 1:30 naktī. 11. vakarā visticamāk tu ieradies festivālā, vai jau bišķīt ātrāk? Bišķiņ ātrāk. 11. vakarā paliek tumšs, tā tu gribēji teikt sākumā. Visticamākais. Klausies, 5 dziesmas no tevis es esmu saņēmis šokar, un man patīkam pārsteidz tavu izvēli.
Prieks dzirdēt. Tādā secībā arī, kā tu viņus esi sūtījis, tādā secībā arī atskaņosim. DJs Monsts un Ansis pacēlis savu balsi. Jā, precīzi. Pirmais gabals no tevis. Kāpēc tu izvēlējies šo te dziesmu? Aktuāls, visticamāk, šajā brīdī. Tas ir aktuāls topiks, to tā var nosaukt, un tas ir pilnīgi svaigs materiāls, un tas, ko izdarīja Ansis ar Monstu, es arī kaut kur redzēju labu raksturojumu trap folks vai elektro trap folks vai kaut kas tāds, un tas ir šķiet kaut kas tāds, kas būtu jāatdzird katram latvietim. Etnotraps. Etnotraps, jā, lūk, etnotraps. To mēs arī tūdaļ pat uzspēlēsim. Viena no 5 dziesmām, ko šokar Aleks Dinamo jeb Jānis Krīvēns mums visiem ir nāknēs dzīvā uzstāšanās no Summer Stage, turpat Origo laukumā, pagājušajā nedēļā. Sveiki atkal. Pirmā dziesma no tevis izvēlētajām kompozīcijām DJ Monsts un Ansis pacēl savu balsi man šķiet, un es ļoti ceru, ka šo te kompozīciju mēs arī varēsim baudīt studijas kvalitatīvā ierakstā. Tu noteikti zini sīkāk, jo no hip-hopa kliķes esi nācis tu šokar šeit, vai ne? Ko Ansis saka, būs, vai ne? Ansis saka, būs, jā, šķiet, ka viņš teica, ka būs, tā kā tas tikai laika jautājums. Nu, lūk, to mēs gaidīsim, to mēs ļoti gaidīsim. Aleks, kā tev, vai tu būtu gatavs iesaistīties šādā projektā, tieši, ja mēs runājam par folk mūziku, hip-hopu un mega. Jā, es ar lielāko prieku, es pats nebiju vispār līdz tam aizdomājies, man pārsteidz tā kreativitāte, kas tika ieguldīta. Jo, es nebiju neko tādu dzirdējis, esmu diezgan pārliecināts, ka neviens nebija neko tādu dzirdējis. Iedomājies, ka cilvēki par tevi nekad neko nav dzirdējuši. Ko tu viņiem saki, kas tu esi? Pastāst, tagad tavs CV, tavs portfolio bez mazliet, bet tā ar vārdiem tev jāmāk šitais. Es viņiem nesaku, es esmu repers, jo viņam, diemžēl, tagad valkās līdzi tāda diezgan negatīva pieskaņa. Kādā ziņā? Tādā ziņā, kad cilvēks, ja? Nē, repers vairums cilvēkiem Latvijā vēl, diemžēl, asociējas ar džeku, kas paģizdā dzer divlitrīgu aliņu, spļauj semkas un klausās no telefona mūziku, kas kaut kā ir. Okay. Tas stereotips ievilcies, manuprāt, vēl joprojām ir tāds vidējais. Ko tu cilvēkiem saki tādā gadījumā? Čau, Jānim, ar ko tu nodarbojies? Es daru lietas. Es vienkārši tā arī pasaku, daru lietas. Visu, kas man patīk, citreiz arī, kas man nepatīk. Tālāk jau arī visticamāk ir kāds jautājums tavā virzienā. Labi, tu piecelies no rīta, kādas tev mīļākās brokastis, un pēc tam ko tu dari? Jā, mans mīļākās brokastis ir laba kafija. Un mans brokastis ir kaut kas parasti ļoti slings, ko tur uzsildīt mikroviņu krāsnī. Un laba mūzika pa ceļu uz darbu. Ļoti labi. Darbs. Aleks Dinamo izrādās, ka arī strādā. Tomēr nav tā, man ir darbs. Nav tā, ka tu esi bezdarbnieks. Ļoti labi. Ar ko nodarbojies? Šis arī var būt kādam jaunums, kaut kas pilnīgi tāds, ko nezinu. Jā, es pavadu savas dienas reklāmas aģentūrā, kurā es neteikšu īsti, bet es daru arī tur lietas. Es lieku lietām notikt. Es esmu tā kā projvats. Ja slaigātas kaut ko izsaka. Projektu vadītājs. Jā, precīzi. Nedomājāt šito, ne? Šis iespējams ir kādam pilnīgs jaunums. Es zināju, ka tev ir kaut kāda saistība ar reklāmu, bet man nebija, godīgi, man pietiek, ka tu esi Aleks Dinamo. Neviens īsti nevarētu iedomāties. Visi droši vien domājas, ka kādā strojkā strādāju un lamājos visu dienu. Tieši tā, un tev uzreiz tas tāds jautājums, uz kuru tu varētu mums vislabāk pastāstīt, ar ko atšķiras Jānis no Aleksa? Wow, īstenībā tas ir bezmazliet tāds tā kā alter ego, vai ne? Tieši tāpēc. Aleksā ieliec bezmazliet visas tās lietas, varbūt, kuras es gribētu būt, vai es neesmu, un viņas izpauž caur šo otru personāžu. Jā. Tik vienkārši. Tas tik vienkārši. Niki Mināža vienā savā intervijā atzinās, ka viņā iekšā dzīvojot mazs puisāns, kurš viņai liek darīt ļoti ļaunas lietas. Skan baigi nepareizi. Un visi ilumināti konspirācijas teoristi teica, ka tur ir kaut kāds iemiesojies viņā ļaunais. Jā, visi droši vien ar foliju cepurēm uz galvas. Kā tu skaties vispār uz visu šito tēlietu? Uz Niki Mināžu vai kaut kādu iemiesošanos? Niki Mināžu un pēc tam arī iemiesošanos. Vai var vērtēt tev kā hip-hop mākslinieku pārstāvjiem, kā tu vērtē viņas darbu un visu pārējo, vai tu ietekmējies no tāda veida hip-hop, vai tomēr ne? Ja godīgi, baigi neesmu viņas daļradu klausījies un daļradu. Ja tikai tik, cik kaut kur varbūt radiofonā ir dzirdēts, neesmu kaut kāds top 1 fans, jā, bet, ja tu esi kaut kādā bārā vai klubā, jā, nekāda problēma. Nekāda, ja tas skan fonā. Kā tev šeit, ko no Nikijas var mācīties cilvēki? Uz skatuves tieši atrodoties. Ko no viņas var mācīties? Tu ticēsi, tu teiksi, ka es neesmu redzējis pilnīgi vienu koncertu. Jā, ir ok.
Jā. Tad labi, tad Nikī mēs liekam nost. Tas man būs mājas darbs pastīties, un tad es Twitterā ierakstīšu, ko varētu nemācīt. Starp citu par Twitter, kā tev var atrast tur? Man var atrast īstenībā ļoti sarežģīti Aleks ar 2x apakšsvītra Dinamo. Kāpēc tu izdzēsi iepriekšējo kontu? Es iepriekšējo uztaisīju rename, un vienkārši man šobrīd viņš ir zem īstā vārda. Tu neesi izdzēsis? Jā, man viņš vēl joprojām stāv, bet viņu neizmantoju varbūt tikai ļoti pasīvi, lai kaut ko retvītot, lai tas aiziet līdz vairāk cilvēkiem. Kāpēc tā? Es nezinu, kaut kā man viņš apniks, vēlējos pārsēsties, atšķirt jaunu lapus, sākt no jauna, ne to visu sociālo spēli, jo es tur biju nolasījis 2,5 sekotājs kaut kur, un es gribēju, lai man pie manīm paliek tikai tā repa auditorija, teiksim tā, tāpēc uztaisīju jaunu profilu. Un tad tas nozīmē, kā Aleks Dinamo tagad ir Twitterī, bet Jānis Krīvāns... Viņš arī ir, bet viņš ļoti neaktīvs, nav jēgas viņam sekot. Tu gribi teikt, ka Twitterī vajadzētu būt tādiem cilvēkiem, kuriem, pēc šīs te loģikas spriežot, varbūt es tagad šauju pilnīgi auzās, bet hei, man ir tas, es tagad uztaisu savu alter ego, un tagad es varu tvītot beidzot. Jā, apmēram. Tev bieži sanāk slēpties no cilvēkiem sociālajos tīklos? Sociālajos tīklos? Nē, man sociālajie tīkli diezgan mierīgi. Nē, es neesmu dzirdējis, ka vajadzētu slēpties. Es zinu, ka citiem džekiem ir problēmas, ka viņiem raksta, diezgan apsēsti fani un sūta dažādas bildes. Wow. Jā. Tev ir... Nē, es vārdos neteikšu kuram, bet ir labi paklausīties citreiz, ko tur sūta un raksta. Redz kā. Hei, bet mums ir jāturpina tālāk ar dziesmām, kuras tu mums esi atvedis šokar uzspēlēt un paklausīties, kāda mūzika tev patīk. 5 tev šobrīd ļoti aktuāls dziesmas. Jā, 5, kuras pēdējā laikā visvairāk drillēju austiņās. A$AP Ferg, Dope Walk, jā, tā ir nākamā. Vai tu esi redzējis video, kur Cara Delevingne? Jā, es esmu redzējis video, man ļoti patika. Man liekas, tas viss bija ar iPhone nofilmēts pilnībā. Jā. Jā, tas ir labs video. Kā tev šķiet, kāpēc Latvijā neviens ar Dope Walk vēl nav nodarbojies? Kāpēc tas nav aizgājis tik viral? Droši vien neviens nebija par to iedomājies. Visi domāja, ka tas izskatīsies slikti, bet kaut kā beigās rezultātā ar pareizo pavadījumu tas izskatījās diezgan labi. Tad tā arī mēs darīsim. Tūdaļ pat arī klausamies A$AP Ferg un Dope Walk tieši tagad, pilnīgā vakarā, joprojām ciemos Aleks Dinamo. Hei, Jāni Klau, bet ja mēs runājam par hip-hop un šajā vakarā tiešām tu esi atnesis dziesmas, kuras ļoti lielā mērā ir hip-hops. Jā, gandrīz viss. Ir viens gabals, kurš nav hip-hops, bet tur tieši tas viss pamats ir, lai tas varētu būt hip-hops, jo tie sitieni minūtē diezgan regulāri tiek arī izmantot hip-hopā. Bet ne par mūzikas konstrukciju mēs runāsim šokar. Kaut gan arī par to varētu nedaudz vēlāk, bet Jāni, kā tev šķiet? Kāpēc tu vispār iekāpi hip-hopā? Kāpēc tu sāki ar to nodarboties? Kas tev tirdīja līst iekšā vietā, kurā tu zini, ka, nebūs nauda, tā kā, es nezinu, miljonu vai nekritīs no gaisa naudas maisa un viss pārējais. Iespējams, ka ir cilvēki, kurš saka, kāpēc jūs vispār kaut ko tādu darat? Tad šeit atrodiet sev normālas nodarbošanās. Kaut gan mēs uzzinājām, ka tu strādā reklāmā. Tas ir tas tā kā hobijs. Hip-hops kā hobijs vai reklāma kā hobijs? Uz priekšu atbildi. Kā tu to redzi? Man liekas, ka 90% reperi Latvijā, jebkurā gadījumā, tie saucamie svētdienu reperi, jo, kā tu pats pateici, ar to nevar samaksāt rēķinus, varbūt telefonu rēķinu, nezinu, kaut ko tādu, bet, principā, ir jādzīvo, ir jāēd. Un tad vai tu raksti par kaut kādiem brīviem brīžiem vakaros, vai ejot pa ielu, vai tajā pašā darbā, ka tev sanāk un ir brīvāks. Un kādēļ tieši hip-hopā, tu jau dari lietas nevis tāpēc, ka bieži vien tev tās nes naudu, bet tāpēc, ka tas tev dod kaut kādu prieku, tas tev dod kaut ko tādu, ko varbūt naudu tev nevar iedot. Kaut kādu gandarījumu, vai ne? Mūzikas skolā tu esi mācījies? Nē. Pirms hip-hop vai tev bija kāda cita muzikāla aizraušanās? Es sākuma skolā biju korī. Tu dziedāji korī? Jā, sākuma skolā līdz 5. klasē. Kurā balsī tu dziedāji? Es nemācīšu pateikt, es neatceros. Zānu korī, vai ne? Kopā, jā. Vai tu esi piedalījies dziesmu svētkos? Nē, dziesmu svētkos neesmu piedalījies. Tie ir gājuši seceni. Tie tev ir gājuši seceni. Nekas? Pieaugušo dziesmu svētkos vienmēr. Visas iespējas, jā. Protams, atrod tik īsto kolektīvu un uz priekšu un aidā. Tajā brīdī, kad tu saprati, ka hip-hops ir tas, kas tev aizķer, vai tu atceries pirmā dziesmu, kur tu nenopublicēji, par ko tā bija? Pirmā dziesma, kuras nenopublicēju? Jo taču pirmās dziesmas nekad nelaiž ārā. Patiesībā pirmo dziesmas tieši nopublicētāks bija ierakstīts studijā normāli. Tā bija ar Jāņķeli 2009. gadā, ja es nemaldos, ieejam ritmā. Bet tad bija tāda
HH Radio LV platforma bija diezgan populāra, un tad viss, principā, būstoja tur iekšā dziesmas. Tas viss ir jau daudz vienkāršāk YouTube un Spotify un SoundCloud. HH Radio tāda aizmirsta vērtība. Ok, par ko bija tā dziesma? Tas bija klasisks reprezents vienkārši, kur nebija īsti nekādas loģikas, nekāda sakara. Hei, es esmu tas, es daru to. Jā, kaut kāda salīdzinājuma primitīva, kas multi-atskaņas un tā. Vai ir kaut kāds goda kodeks hip-hopā, ko cilvēki izmanto, pēc kur veido savas kompozīcijas un uzvedību gan sociālajā, gan fiziskajā vidē? Man šķiet, ka laba prakse nav, teiksim, sevi pozicionēt kā baigos street true MC, bet pēc tam Twitterī rakstīt, tikko atnāca mājās, mamma garšīgas pusdienas uztaisīja. Esmu pamanījis, ka ir kaut kādi jaunie džeki, kuriem tā ir aktuāla problēma. Kur tādi ir? Es vārdos nesaucu. Tu gribi olas atkal pateikt, ka tie ir olas? Nē, tas ir vispār tādi undergroundiņi. Sveiciens olām. Jā, yes. Tā nav man šķiet laba praksa. Tev ir kaut kā arī tomēr jādomā par savu tēlu publiskajā telpā. Ja gribot te uztur nopietni, protams. Kāds ir Aleks Dinamo publiskajā telpā? Paskojot Twitterī, palasot ierakstus, es domāju, var redzēt. Es cenšos kaut ko asprātīgi šeit ierakstīt. Es nezinu, vai sanāk, vai man pašam vienīgiem liekas smieklīgi. Jā. Runājot par dziesmām, kā tev šķiet, cik nopietni cilvēki tās uztver? Ok, tas ir atkal kārtjoreiz pēc savas subjektīvās spriestas spējas. Bet tad, kad tu raksti dziesmu, tu jau noteikti vēlies kaut kādu atgriezenisko saiti no šiem cilvēkiem? Tu domā kaut kāds atsauksmes? Pēc tam, kad tev nāk klāt, pieņemsim cilvēki, tas gabals man aizciena. Protams, ir vienmēr patīkami, ka tev pieiet kāds un pasaka, ka jau vecīt baigi forši tev sanācis, riktīgi klausos, man patīk tas, ko dari, turpini darīt. Tas, protams, ir ļoti, ļoti patīkami, Tā kā tas ir vienmēr forši, ka cilvēki novērtē kaut kādu tavu darbu, ka to nedara priekš sevis, tikai priekš sevis, jo man nepatīk, ka džeki tā kā vienmēr kaut kādi arī tie paši jaunie reperi, tā teikt, pavisam jaunie. Viņi pēc tam komentāros sev cenšas vienmēr kaut kā aizstāvēt. Es to daru priekš sevis, tipā, ja tev nepatīk, neklausies. Bet kāpēc tu to netāliec, vai ne? Tu taču gribi, lai tomēr cilvēki dzird to, ko tu esi izdarījis, kā tu esi sevi tur ielicis. Tu esi skaitījis sev heiterus? Skaitījis sev heiterus? Blociņš tev gan jau ir, kur ir pierakstīt. Nē, man nav. Es citreiz palasu komentārus kaut kādus, un tad ir baigi forši, Bet tā, nē, vispār neesmu. Man piedur, ja tevi heito, tad kaut ko dari pareizi. Tad viss notiek, tas ir labāk nekā par tevi, man šķiet, vispār nerunā. Nav slikta publicitāte, ir vienkārši publicitāte. Šo to es teicu jau pirms tam, to mēs esam dzirdējuši. Bet, Jānim, trešā dziesma no tevis no G-Eazy repertuāra. Jā. Kopā ar Kristofu Andersonu. Yes, sir. Par vienu blogu meitenēm. Blogu meitenēm, Tumblr Girls, jā. Es gribu pateikt, man šī dziesma asociējas kaut kādām siltām jūlija naktīm, vai ne, kad 5 no rīta, sestdienā, un tu vienkārši izbaudi vakaru, rītu, vienalga, kas tas īsti skaitās tajā momentā. Tā tipiski vasaras dziesma, man šķiet. Un īstais brīdis, lai Jāni, tu mums atklātu visus tos nosaukumus, kā cilvēki mēdz tevi devēt. Es zinu, gan jau, ka ir Jančuks kaut kur, gan jau... Kaut kur, jā, ir arī tas. Jānīts arī visticamāk tev par Jānīti. Nē, tas nav par laimi, man tas besī, ļoti nepatīk. Vecvecāki tev nesauc par Jānīti, ko tu tā? Nē. Tur viss mierīgi. Man parasti vispār nesauc pašam jāuzprasā. Tā kā man negaršo parīt, man garšo paēst, aptuveni tā. Uz priekšu tātad Jančuks ir, Jānis, Aleks ir... Jā, Dinamo. 4. Jā, Kenijs. Kāpēc? Es īsti precīzi neatceros, kāpēc, bet tas kaut kā vienkārši vienu dienu bija, tu būsi Kenijs. Labi, whatever. Tas varētu būt tikai tāpēc, ka tu agrāk varbūt ļoti daudz kapucēs staigāji. Varbūt, jā, iespējams arī tas, bet tas bija vienkārši pilnīgi random, kaut kāds spontānais vārds viss. Labi, turpini. Man arī patika pielip, jā. Tad vēl mēdz man uzvārdā vienkārši saukt. Jā, tas 6. Un kādreiz man bija tāda iesauka Benārs. Neprasa, kāpēc, es negribu to runāt. Stulbs stāsts, bet tas bija ļoti sen, man paldies Dievam tā arī vairāk neviens nesauc. Tas 7, un pārējais ir man izdomātie pseidonīmi, kuros man neviens nedēvē, diemžēl. Un kādi tie ir? Tas ir Aleks Dinamo, a.k.a. Etalon Overlords, a.k.a. Vecrīgs Vikings, a.k.a. Ziepnieka Alnēzis, a.k.a. Gregs Gārgols, a.k.a. un Resnā Zivs. Resnā Zivs? Tu tā kā tuncis, ja?
Burvīgi. Kā vispār cilvēks var nonākt pie šitādiem? Te, piemēram, ja man būtu jāizdomā man pseidonīms, kā tev šķiet? Tev kā pseidonīmu karalim, es tev vēl tā varētu nosaukt. Turētu būt Magaiver Makārovs. Magaiver Makārovs. Jā, skanīgi. Izklausās pēc alter ego. Izklausās pēc alter ego vien kārtīgā. Jāni, ja tev ir sapnis, kur tu vēl neesi piepildījis, pastāst mums visiem, kas tas tāds ir? Tas nav varbūt sapnis, bet tā ir viena tāda kā ambīcija. Es gribētu savu lupatu līniju. Jā, es viņu nesaucu papģērbu līniju. Jā, es gribētu lupatu līniju. Es Instagramā savukārt redzēju, ka top kaut kas. Jā, Instagramā kaut kas top. Mēs ar darba kolēģi, kurš tajā pašā laikā ir arī viens no CEXLV radošiem tēviem, mēs drīzumā palaidīsim pirmo metienu limitētā tirāžā mūsu kreklus. Būs krekli? Jā, būs krekli. To visu cīkāk var noskaidrot tieši savos Instagram profilos. Zin, par apģērbu lietām īstenībā arī, ja tā godīgi, varbūt kādreiz. Šis jau Kanye Westa joks sākās. Taisam drēbes. Nē, mēs gribam tādu parodiju līniju. Komiķi uz drēbēm. Jā, protams. Super, tas dar. Vai tev kādreiz ir cilvēki prasījuši, vai tu sevi uzskati par dzejnieku? Pilnīgi noteikti. Nē, es neesmu dzejnieks, negribu sev identificēt vai saistīt ar dzejnieku. Šķiet, ka dzeja un reps tās tomēr ir divas dažādas lietas. Es nepiekritīšu, kad tas ir viens un tas pats, tikai kad reps ir dzeja uz bītiem. Tā nav. Es nepiekritīšu, man šķiet, dzeja tomēr ir vairāk tāda. Protams, reps arī var būt ļoti poētisks, bet šķiet, ka dzeja. Nē, reps ir daudz komplicentāks. Man patīk tā domāt. Ja tev tagad liktu Magnus Sēriņš manā personā fiks noskaitīt divas rindas, no kurās ir vārds kartupelis, kurā ir vārds ūdens un vēl zeme, pieņemsim. Vai tu varētu tagad 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Es drīzāk to pat, ja godīgi, es teikšu godīgi, es to nevarētu izdarīt. Ja tas freestyle kontekstā domāts, es nemāku freestylot, es nefreestyloju. Arī ļoti labi informācija. Man patīk iegulēt kaut kādu laiku, tehniski ļoti visu izdarīt, un tad būt baigi gandarīt, ja pat freestylā tur tā laika tev bišķiņ pietrūkst, un pat ja tev ir kaut kāds vārdu krājums, kur tu vari izmantot priekš atskaņām, tu vari uztaisīt pilnīgi neloģisks rindas. Kā ir ar loģiku visā hip-hop būšanā? Vai tā ir jāsākas, tad tu velc to pavadienu no paša sākuma līdz pašām beigām, vai tas pavadiens var tur 3 reizes izmainīties un beigās iznāk no dziesmas, no skaņdarba kaut kas pilnīgi cits, kā tu sākumā domāji? Vai tā notiek? Vai tomēr tā galvenā doma ir no pirmā līdz pat pēdējiem pantam? Galvenā doma pārsvarā ir no pirmā līdz pēdējiem pantam. Reti, kad ir tā, ka varbūt dziesmas rakstīšanas laikā tu sāc kaut ko pilnīgi citu viņā darīt, vai arī tu saproti, ka nevajadzēs pārtaisīt, vai tu saproti, ka tās rindas, teiksim, 4, kuras tikko uzrakstīja vienai dziesmai, viņas labāk piestāvētu citā. Ir parasti tā, tu iesāc no A un pabeidz. Citādāk, jā. Klau, bet ja mēs runājam par vienu tavu gara darbu kopā ar Albertu Jansonu, par Agneses Kleinu, Agnesīgā. Jā, kas tas ir? Kāpēc? Pastāst, lūdzu. No malas izskatās, ka jums tur kaut kas ir bijis un kaut kas galīgi nav sanācis. Nē, es vienkārši piedūros tam visam diezgan pamatīgi. Es jau sen to gribēju izdarīt, jo tā bija dziesma, kuras ielika ļoti daudz visādas hipster references un hipster fiškas iekšā. Es domāju, kā vislabāk to būtu pasniegt, un jā, tas bija, domāju, ļoti atbilstoši. Runājot par hipsteriem, kā tev šķiet? Ir vēl tas hypes, ir vēl tas vilnis, vai tas jau ir beidzies? Man šķiet, ka vēl bišķiņi ir. Varētu vēl nedaudz būt. Kāpēc tā domā? Jo tas varbūt nav vairāk tik aktuāli, bet tāpat uz ielām tur redz bārdainus, tetovētus puišus rūtainos kreklos, kur tikko pabeiguši baristas kursus. Kur ir jau viena rinda gandrīz jau. Kādai dziesmai jau būs iespējams gatavi. Jā, 9:04 minūtes. Ko tu parasti šajā laikā dari mājās, ja tu esi mājās? Šajā laikā es parasti cenšos parakstīt kaut kādus dziesmu tekstus. Citreiz sanāk, citreiz nesanāk. Es esmu tāds ļoti garstāvokļa cilvēks. Ja es nevaru neko uzrakstīt, es mēģināju to rakstīt stundu, var rakstīt 2, bet nav jēgas no sevis spiest ārā kā no lupas. Citreiz tas nav. Tu vari 2 stundās uzrakstīt, 4 rindas, un tu vari uzrakstīt citreiz 2 stundās gandrīz pilnu tekstu. Jo mēs ejam no hip-hopa un no tavu darba. Jā, varbūt tev ir arī vēl dzīve. Man ir it kā tāda dzīve, jā. Pārsvarā viņa ir diezgan garlaicīga. Viņa paiet sociālajos portālos, darbdienās. Un tad, principā, lielākā daļa, kam tu velti savu enerģiju, ir tu pats, darbs un hip-hops. Jā, un vēl, protams, centies socializēties, lai nav tā, ka tu pazini saviem, čomiem tikai piekdienā.
No, pasaka, hei, es arī esmu dzīvs joprojām. Jā, jau Viss man ir kārtībā. Jāni, 13. jūlijas. Un mums jāuzspēlē vēl viena dziesma no tevis izvēlētajām 5 kompozīcijām pēc kārtas 4. No Machine Gun Kelly. Jā. Uz priekšu, kāpēc tu esi iekļāvis šo te? Viņa īstenībā tematiski ir diezgan tāda banāla un jau arī baigi nodrilētā tēma. Nu, tur, zini, miers, mīlestība, tur viss pārāk, nekādas garīgās vērtības, viss tikai piķis, tur karš un tā. Bet viņai ir diezgan jauks tāds kopējā, par spīti tam, ka tā tēma diezgan tiešām nodrilēta, viņš kaut kā ir izbraucis tā smuki, ritmiski uz to visu, kad, vajag arī plēciņam to sevi ielaist. Pēc izolējuši šo. Tu esi haters. Jā, tikai es esmu haters. Tu esi anonīmo komentētāju klubiņā iestājies. Jā, man citreiz patīk izgāzt dusmas anonīmi komentējot TV, nekur rakstus. Bet, ja pavisam nopietni mēs tā runājam, vai tu esi kādreiz dzīvē tā darījis? Nē, vispār. Man šķiet, ka es pēdējo reizi komentēju kaut ko, kas pat nebija ziņu portāla 2009. gadā. Draugos zem bildes kaut ko vai kā? Iespējams draugos, jā, tas vēl bija draugu ērā. Burvīgi, Aleks. Klau, bet ja mēs turpinām runāt ar Aleksu, nevis ar Jāni, tad vai Aleksam Dinamo ir kāds mākslinieks Latvijā, ar kuru tu labprāt vēlētos sadarboties? Ar kuru tu vēl neesi neko darījis? Kas būtu, teiksim, tieši hip-hop vai da jebkāds žanrs? Jā, jebkurš žanrs no visiem tiem, kurus tu esi savā dzīvē dzirdējis. Wow, ir īstenībā ļoti, ļoti daudz. Sāksim ar Latviju, pēc tam ar vispārējo pasauli. Jā. Šis izskatās, ka tev nepalīdzēja pārāk. ir baigi daudz īstenībā, jo mums ir tiešām ļoti daudz forši radoši cilvēki, kuri dara fantastiskas lietas. Un tu gribētu sadarboties, arī mēģinot radīt kaut ko jaunu, vai ne? Bet tev ir vajadzīga kopīga vīzija tam, ko jūs vispār gribat radīt. Un kā tev vai tu sev varētu redzēt kopā ar Raimondu Paulu pie kāda skaidra mierīgas Dzeguzītes cover versijā, aiziet. Šī ir viena versija no mūsdienu jauniešiem, kas ar mūsdienu mūziku ņemās. Ja visi cieņa Raimondam Paulam, nevienā brīdī es neko slikti negribēju viņa virzienā, man ceru, ka man nesanāca. Es domāju, man ir vēl ļoti, ļoti tāls ceļš ejams, lai es varētu, teiksim, tādiem izpildītājiem kā Rīgas modes sadarboties, vai ne? Ļoti patīk tas, ko viņi dara, ļoti patīk viņa stils. Un tas ir tāds viens, kas man nāk prātā. Rīgas modes. Jā, un, protams, vēl ir ļoti daudz citi. Un, ja mēs skatāmies plašākā spektrā, ja mēs vērojam visu lielo zemeslodi, ir gandrīz 7 Major Lazer. Jā, tas ir wow, es nezinu, kas notika. Viņi vienkārši, man liekas, privatizēja kaut kā mūzikas spēli vienā brīdī aktuālo. Diplo nopelns. Jā, Diplo, viņš vienkārši izdarīja kaut ko pareizi. Ko tu saki par Rīgas modēm? Kāds klausītājs raksta mums tikko ziņu. Ko tu saki par Rīgas modēm? Kas ir, ja tev teikt Rīgas modes, tagad tev ir jāatbild. Jāturpina. Jā, Rīgas modes, tā ir pilnīgi noteikti visinteresantākā pēdējā laika. Man ļoti patīk viņa tēls. Man patīk ne tikai kādu mūziku veido, teiksim, cilvēki, bet man arī patīk tas, kā viņi sev pasniedz. Un viņiem ir tiešām tāda interesanta pieeja tam visam. Tālūk. Tā Aleks Dinamo par Rīgas modēm. Pilnīgā vakarā. Ir īstais brīdis noskaidrot tavus šī vakara plānus un tavus tuvākos mākslinieciskos plānus, mākslinieku gaitas, kur mēs tev varēsim vērot. Man varēs vērot 7. augustā Pulkvedī. Tur būs pasākums mani kopā ar Lesfaku, protams. Tur būs arī Oriols Ancis, Dertīdī Laudio kliķe. Jā, Niklaus, Dabsolis, viss kaut kas iesaku pastīties. Drīz laikam šovakar Twitterā arī ilgšu informāciju par to. Jau ir events Facebookā un būs baigi foršs pasākums. 7. augusts, piekdiena. Jā, Pulkvedis. Tur varēsim redzēt, kā tu uzstājies. Vēl kaut kas tāds, par ko tu varbūt mums nedrīkst stāstīt, bet tu esi gatavs pastāstīt? Jā, es gribu nopromotēt savu lupatlīniju, kas drīzumā nāks ārā. Viņi sauc Rips un Roltonu. Rips un... Hokeja Rīgas Dinamo arī esot viss kārtībā. Jā, to var tā... You can put it that way, jā. Džeki ir sākuši jau trenēties. Ļoti labi, Aleks. Ja mēs tev gribam sakot, kur mēs tev varam sakot? Jūs man varat sekot uz ielas, jā, labi. Uz ielas, jūs man varat sekot Twitterī, jūs man varat sekot Facebookā, pilnīgi vienalga. Soundcloudā vienkārši ierakstiet Aleks Dinamo, tas viss atradīsies.
Ļoti vienkārši. Nav daudz džeku ar tādu pseidonīmu, diezgan viegli atrast. Ļoti labi, ļoti labi. Aleks, milzīgs prieks, ka tu biji ieradies šokar. Paldies, ka uzaicinājāt. Par to, ka biji ieradies šokar viesos. Paldies par to, ko tu pastāstīji mums. Un varbūt kāds tagad uz tevi skatīsies pilnīgi citādāk. Jā, labā nozīmē. Ir viena dziesma no tevis, ko mēs pēdējā, ļoti gribam nospēlēt. Šo es ar trīcošu sirdi un milzīgu prieku spēlēju pirms kāda laika pusnakts basos, tad, kad pusnakts bass bija karstākais nakts raidījums Latvijas Radio 5. kanālā. Uz priekšu Diplo Boy kopā ar GTA. Jā, pagaies skaļāk. Kāpēc? Kāpēc šo? Jo es īstenībā esmu diezgan atpalicis. Viņu uzzināju tikai relatīvi nesen, kaut kā vispār nebija pirms tam dzirdējis. Un tad man vēl tas pirmais hype, zin to sajūtu. Jā, protams. Protams. Te kur arī ir, jā. Aiziet. Paldies tev. Čau! Paldies. Pilnīgs vakars. Tu klausies 5 LV.